Viena no svarīgākajām ir vietas izvēle. Vai tu svinēsi mājās, dārzā, publiskajā rotaļu laukumā, vai tu svinēsi studijā? Katrai no šīm vietām ir savi plusi un savi mīnusi. Pa vienam mīnusam katrai vietai. Mājas. Tev ir jāielaiž savā privātajā telpā, iespējams ne pavisam tuvu pazīstami cilvēki. Publiskā rotaļu telpa. Tev apkārt būs vēl citas ballītes, sveši bērni, sveši animatori, sveši fotografi, un tu nespēsi saprast, kuri ir tavējie. Svētku studija nebūs piemērota lielāka vecuma bērniem, jo viņiem ir nepieciešamība izskrieties un iztrakoties. Lielākais plusiņš svinēt mājās, protams, ir ekonomija un tas, ka tu gatavoties savai ballītei vai kaut nedēļu iepriekš. Plusiņš publiskajam rotaļu laukumam, tur ir daudz vietas, ballīte var būt ļoti liela, jaudīga, un tās ir fantastiski piemērotas lielāka vecuma bērniem. Plusiņš svinot studijā, protams, ir tas, ka šī ballīte ir personīgi īpaši tieši jūsu bērniņām bez papildus ballītēm apkārt.